Talsa ir viena no 10 pilsētām Latvijā, kur šodien notiek drošas braukšanas konsultācijas. Kā jau mazliet atturīgi kurzemnieki, talsinieki vispirms mēdzot nobraukt garām, paskatīties no malas un tikai tādu piedalīties. Nodarbība sākas ar nelielu teoriju, atgādinot, cik daudz būtisku lietu jāievēro, lai ziemā sagatavotos drošai braukšanai, sākot no labām logu slotiņām līdz pat atbilstoša vecuma riepām. Pirmās ir nedēļas, un otrais ir gads šajā gadījumā ir 21. gada riepa un 29. nedēļā. Ja? Tam noteikti ir jāpievērš uzmanība. Dalībniekiem atgādina, cik svarīgi ir drošības jostu lietošana, pareizs sēdekļu un stūres novietojums, roku pozīciju uz stūres un daudz citi it kā sīkumi, taču tās ir būtiskas nianses. Un tad sākas praktiskā nodarbība. Braucēji ar drošu distanci seko viens otram, apbrauc šķēršļus un konsultanti rācijā koriģē kļūdas. Pirmā kļūda ir pārstūrēšana. Visu laiku to stūru šausmīgi gribās grozīt pa labi un pa kreisi. Taisni, atpakaļ, taisni. Turi, taisni. Pa labi, 45 pa labi. Taisni. Interesi par nodarbībām izrāda braucēji arī ar salīdzinoši lielu braukšanas pieredzi, jo katra ziema atšķiroties un pa vasaru prasmes aizmirstoties. Uz ceļa jaunie vīrieši, puiši vai kas viņu uz ceļa pa tiem lauku ceļiem tur visādi izbraukājās. Es tā kā to nedaru, varbūt vajadzētu, es nezinu, bet tā kā ne, bet te bija tā iespēja, izbaudīt, kā tas ir un saprast to mašīnu. Te ir arī instruktors, ja ir kāda kļūda, viņš var pateikt, kā pareizāk to izdarīt, jo pats domā, ka tas ir pareizi, bet realitāte izrādās, ka tas nav pareizi. Pieredzējušiem braucējiem prieks par jauniešiem, kas mācās drošas braukšanas. Konsultanti atzīst, ka tiem, kuriem tiešām šeit vajadzētu nākt, par nodarbībām interesi gan neizrādot. Pārsvarā piesakās sievietes. Jo sievietes apzinās to, ka viņām kaut kas nesanāk. Ja? Tad tur kādai vīrs saka, kādai mīļākais, kādai vēl kaut kas saka, ka viņai kaut kas nesanāk, viņas neko nemāk. Tad viņas nāk un pārliecinās un jūtās stipri un drošāk. Kā jums gāja šodien? Jums aizrādīja pasniedzēja kaut ko? Nē, man tik slavēja. Ka drošāk vajag un tā. Jūs izcili nobremzējāt, bet sākāt apmēram kādus 5 metrus pirms konusiem. Kā droši sākat bremzēt tieši šeit. Otra galvenā kļūda, kas gan šajā nodarbībā neparādās, ir bailes bremzēt. Konsultanti to māca darīt drošāk. Nodarbība ilgst pusotru stundu un novērojumi liecina, ka dalībnieki tiešām klausās un cenšas ieteikumus ievērot. Protams, ka ir kaut kādas nianses, jo ilgāk cilvēks ir pie stūres, jo viņiem ir grūtāk izkāpt ārā no tās savas komforta zonas, lai varētu izpildīt vajadzīgos uzdevumus, bet lielākoties vismaz šīs dienas laikā vēl nav bijis neviens, kuram tas nav izdevies. Pamācības, vai es viņus visus atcerēšos, ja sēdīšos mājās rītdien mašīnā, visu pārbaudīšu, tagad jau tāds arī uztraukums, jā. Bezmaksas konsultācijas Talsos ilgs 4 dienas līdz pat svētdienai un tālāk turpināsies citos reģionos. Nodarbības ziemas apstākļos CSDD autovadītājiem nodrošina jau kopš 2015. gada, un šajā laikā individuālās braukšanas prasmes uzlabojuši vairāk nekā 6000 autovadītāju. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, Edgars Lācis, TV9 Pakalni.